vairāk. Tātad šobrīd mēs piedāvājam pie konkrētiem cenu griestiem iedarbināt dažādu līmeņu samazinājumus. Pirmais pie Eiro 85, kas šobrīd jau principā ir iestājies. Eiro 85 dīzelim, ne benzīnam. Tas ir dīzelim. Benzīna cena šobrīd būtiski nav mainījusies no tā, kur viņa bija. Lielākais pieaugums šobrīd ir tieši dīzeļdegvielai, kur arī ir 85% tautsājniecība šobrīd ir tieši pamatā lieto dīzeli. Un tāpēc mēs uz to arī fokusējamies. Tur ir šobrīd vislielākā problēma. Un tātad piedāvājums ir, ko mēs esam sagatavojuši akcijas samazinājumu par 10% tajā brīdī, kad iestājās Eiro 85. Pie 2 eiro šis samazinājums jau 15%, pie 2,20 – 35%. Šādu 3 līmeņu samazinājumu mēs arī prezentējām valdībā, kura mērķis ir noturēt šo degvielas cenu robežās ap Eiro 80, kas jau ir slieksnis, kas izraisa jau pietiekoši nopietni ietekmes tautsājniecības sadarbību. Noprecizējam tad pie pašreizējās situācijas, kad kā kurā tankā, bet ir Eiro 90 daudz, tad šobrīd mēs nomazinām centos cik? 10%. Tas ir gan iz 5. Mazliet vairāk, jā. No kā uzreiz pajautāsim? No kā 10%? 10% no akcijas. No akcijas. Dīzeļa akcijas ir cik? Ir 46,7. 4,67, jā. Jā, 46. Labi. Tas ir tātad, un tālāk ejam šo trepu. Benzīnu neaiztiekam? Benzīnu šajā brīdī neaiztiekam. Galvenais fokus ir uz dīzeļa. Lai viņš iet kaut kosmosā? Nē, tieši galīgi nē. Tas pats attieksies arī pieaugumam attiecībā uz benzīnu. Šobrīd dīzels ir sasniedzis to pieaugumu.